šodienas tēma. Kāpēc savos video es runāju latviski? Tāpēc, ka es cienu sevi un savu klausītāju. Jo paklausoties latviešu citās valodās runājam, nākas secināt, kad ir ļoti ierobežots vārdu krājums. Paliek daudz kas nepateikts, ko varētu izteikt savā dzimtajā valodā. Akcents man tā pārāk netraucē. Piemēram, beļģi arī daudz runā angļu valodā. Zviedri runā angliski. Bet acīm redzot, viņa ikdiena ir tāda, ka tā angļu valoda viņiem ir arī ikdienā jālieto. Tas apmēram tā kā latviešiem krievu valoda. Lai gan arī krievu valoda ne visur Latvijā tiek lietota. Piemēram, Kuldīgā un Talsos. Es nezinu, kā Saldu neesmu dzīvojusi. Ar krievu valodu tālu netiks. Tur viss tautības ātri sāk runāt latviski, jebkur tautība. Jo nav jau tikai krievi, kas runātu krieviski. Spēt saprasties. Ot. Skaidrs jau, kā latviešu valodā skatītāji, klausītāji, protams, ir mazāk, jo Latvijā dzīvo 1,5 miljons, tādi, pieņemsim, cipars iedzīvotāji, no kuriem, es nezinu, pieņemsim vidēji 50% ir tie, kas ikdienā kontaktējās krievu valodā, un krievu valoda viņiem ir tuvāk un vieglāk saprotam. Tas nozīmē, ka paliek 750 000 apmēram. Nākošais. Latvieši pēc dabas ir bišķi lēnāki. Uz darbu viņi čakli, bet uz visādām komunikācijām, kā teikt, nav tik čakli. Tā kā no šitiem 750 000 daudziem nav datori. Daudzi datori, kam ir tie datori, tie cerams, ka kaut ko arī no sociāliem tīkliem izmanto vairāk. Bet pārsvarā sociālos tīklos no telefoniem sērfo. Es esmu kaut ko YouTube skatījušies no telefona, bet tas diezgan tā, sarežģīti. Mazs ekrāniņš, pierakstīt, izlasīt. Galvenais kaut ko, kas ir papildu informācija, ir grūti. Ja vispār ierauga, atvērt vaļā, ka tur ir papildu informācija, piemēram, tēmas apraksts, kurš nevienmēr būs video izcilāts. Vai arī papildinās, piemēram, recepti. Ko darīt šajā gadījumā? Kā iziet pasaulē? Darīt to pašu, ko dara ķīnieši, vietnamieši, korejieši, japāņi. Viņi tā izpēmos Ķīnā ar uzrakstiem. Šiem Ķīnā ir video, var sakot, ir liela piekrišana. Tāpat dara arī Ukraiņi. Lai gan Ukraiņi, protams, ir arī krievu valodā. Manā kanāliņā ir pļāpājamie, tāpēc kāda es esmu pavisam tikko uzsākusi. Atsākus, varētu sacīt, tā aktīvāk darboties. Ir runājamie gabaliņi, īpaši latviešiem, jo visticamāk, ka diez vai kāds angliski un krieviski
runājoši, domājoši te iedziļināsies, jo arī tēmas jau ir tādas, nu, īsti latviskās tēmas, latviešu daba un tā tālāk. Bet man ir arī mēmie video, kur man viena parakstītāja teica, jums kaut kas tur saplīsis, nav skaņas, to vajag uzlabot. Mēmajiem video ir nu, ir rakstīts klāt, ir, kur nav rakstīts klāt. Tur, kur nav rakstīts klāt, nu, tur jau ir tā, ka, nu, ir receptīts, kur nav daudzumi, kur vienkārši ir jāsaprot secība un jāredz, ko tur liek. Nu, sīpolu katrs pazīst, ķiploku arī. Un tā tālāk. Lai gan tur, kur nav tas skaidri redzams, tur es pierakstu. Latviešu un angļu valodā. Latviešu tāpēc, ka es latviešu cienu sevi, tautu. Tāpat kā to dara korejieši, vietnamieši, viņi arī ķīnieši ciena savu tautu. Raksta vispirms ķīniešu valodā klāt. Un tikai pēc tam angļu. Un man šī pieeja ļoti patīk, tā ir cieņa pret savu tautu. Un tā, kas attiecas uz mēmajiem video, un tiem, kas cenšas runāt angliski, arī angliski runājošiem cilvēkiem, pat ja angļu valoda ir dzimtā, ir stipri jāpiepūlās, lai dabūtu sev skatītāju. Viņi stipri analizē, kuri vārdi ir tie, kas aiziet tajā algoritmā, un kādas tēmas ņemt. Viņi analizē, ļoti analizē. Jo arī angļiem ir tā, angliski runājošiem, kad nav skatījumu. Nu nav un nav, var sakot. Lai taisītu mēmo kino, savukārt ir jābūt saturam, ir jābūt daudz bildēm, ir stipri pie tā jāstrādā. Bildēm, darbībai. Un tad jau, kad aiziet, un jāstrādā. Kā viena amerikāniete teica, es klausos arī angļu valodā, es spēju runāt gan krieviski, gan angliski, bet par cik tā nav man dzimtā valoda, es labi apzinos, kad atkal tur vārdu krājums būs tāds, tā kā viņš būs, un es to negribu. Klausos arī angļu valodā, anglieti viena teica, amerikānieti, ne viņa kanādieti. Labāk ir slikts video, kas ielikts, nekā labs video, kas nav ielikts. Un es viņai pilnībā piekrītu. Viņa stāsta savu pieredzi ceļā uz, kā teikt, viņa tur pazaudēja darbu. Vīrs arī aizgāja, palika viena pati, vecumā pie 60, ap 60, un viņai kanāls saucās Silver un Solo. Silver un Solo. Tas ir Sirmi Matiņi un viens cilvēks vienatnē. Un tā viņi tur izcelā viss, kā teikt, plusus un mīnusus, kas ir cilvēkam dzīvojot vienam, kā savu budžetu ieplānot, kā laiku, lai nekrist depresijā. Savus meklējumus, kā dabūt tēmu kanālam. Amerikāņiem ir ļoti labi norādījumi šai ziņā un analītika. Var skatīties to, var sakot. Jā, video jābūt ar saturu, video jābūt bagātīgam. Latviešiem vēl daudz jāmācās tā ziņā. Es nemaz nezinu tādas bagātīgi latviešu kanāls, kur būtu daudz. Bija gan es te kaut ko biju vienreiz uzķērusi, un tas arī bija nerunājamais.
tur bija tā kā bija viss skaņas dabiskās, kur cilvēks ceļo pa pasauli un filmē. Es pat nezinu, kā viņam bija nosaukums, vai angļu valodā, vai latviešu, bet, tas bija latviešu kanāls. Kaut kas ar ēdienu un pasauli bija nosaukumā. Es sen neesmu skatījusies to, jo īstenībā viņš tāds diezgan bišķiņ pārāk aktīvs, ne, bet tāds tā kā samudžināts bišķiņ. Man tāda mierīgāk patīk. Katram cilvēkam jau ir savu gaumu uz tiem, ko viņš skatās. Ot. Tam bija daudz parakstītāju. Manuprāt, jau bija miljons kaut kur. Tā kā latviešiem es ieteiktu mēmos taisīt, bet mēmajiem ir daudz jāstrādā ar operatoru darbu. Jāveido sižets, jārāda aktivitātes, jo runājošā galva, tas ir visvienkāršākais formāts. Noliec kameru sev priekšā un, kā teikt, sāc iztirzāt, kā teikt, dzīves problēmas. Starp citu, Ventspilī viena kāda sieviete, es jau biju pieminējusi, arī noliek kameru, komentāri izslēgt un rau vaļā pa visu, kas ienāk prātā. Gan par politiku, gan par attiecībām. Ot. Tā arī var. Cilvēks grib izrunāties latviešu valodā. Bez problēmām arī parakstītāji pietiekoši. Cik vajag parakstītājs, lai sākt monetizēt, bet tur arī svarīgi nesalaist dēli. Te pat viens anglis izstāstīja, kā viņš salaid dēli. Viņš bija pierakstījies kā uzņēmums. Lai gan viņš teica, viņš ir bijis pašnodarbināts, ir bijis reģistrēts, bet uz to brīdi nebija reģistrēts. Un viņam taču viss noņēma. Viņš teica, daudzu mēnešu darbs, pūles un tīri anglisks. Ar to, kā jau angļiem bija šīs aizte. Tā kā tās vien, ka jūs runājat angliski, panākums negarantē. Un ja runājat slikti angliski, tad ir, tad tā ir, kā ir. Ir jābūt saturam, ir jābūt lielam darbam, ir tekoši jāfilmē, tekoši jāliek iekšā, un kas ir svarīgi, ar katru reizi kaut kas ir video jāuzlabo. Man vēl arī pašai daudz, kas vēl jāiemācās. Es vēl nemāku snapshots uztaisīt no video, tas man noteikti jāpieraksta. Es rakstu visu, kas man jāiemācās. Snapshot, tad man vēl klibo titulapai thumbnailiem noņemt background un uzlikt uz citu background. Uz citu fona, Lielā picena arī sākas nākt. Panāca mūs. Es šodien nevaru ilgi staigāt, jo mums atkal jābrauc uz Krāslavu. Es tikai gribēju ierakstīt šito te, kas šorīt pacēlās, jo skatījos vienu latvieti, kas krieviski runā video, un viņam bija pārmetuši, kāpēc viņš runā krieviski. Jāteic tā, ka nekas nav viennozīmīgi. Kā jau es teicu, Latvijā ir daudz vietas, vides, kurās ir izplatīta krievu valodas kā saziņas līdzeklis. Un ja cilvēks dzīvo šādā vidē, viņa ģimene tāda ir, tā teikt, sadarbības partneri, tāda ir, tad viņš, protams, kad taisīs krievu valodā, lai viņu draugi, paziņas un paziņas varētu saprast, ko viņš stāsta. Jo
īpaši, jā, video formāts ir runājošā galva. Tā runājošās galvas var jau būt, ka kāds arī kaut ko sakarīgi pasaka, bet man vairāk patīk apkārtne. Vizuālais laikam. Tas ir kā kurš cilvēks uztver. Citam patīk skatīties mutē, citam acīs, citam vērot notikums. Es pie tiem, kam patīk vērot notikums. Jā, nu tie gan ukraiņi, gan ķīnieši, gan vispārējie, viņi jau pieraksta angļu valodā, pieraksta gan savā valodā, gan angļu valodā, paskaidrojums. Piemēram, cik gadu vecajai homītei, ko viņa tur dara, tur gotiņu tur, ko viņa tagad taisīs no tā biezpiena vai siera. Pārējais viss ir skatāms, vērojams. Tā labi šodien pietiks. Jātaisās.